Raidījuma turpinājumā dodamies uz Vidzemes pērli Cēsīm, kur saimnieko Sija Vinda. Uzņēmums ir dibināts 1991. gadā, tātad jau nākamgad tas svinēs 20 gadu jubileju. Uzņēmums nodarbojas ar ūdensapgādi un notekūdeņu pakalpojumiem. Sniedzam Cēsu iedzīvotājiem pilnu servisu. Tas nozīmē, ka nodrošinām ļoti augstas kvalitātes ūdeni un labatīram arī notekūdeņus. To mēs varam izdarīt tāpēc, ka kopš 1994. gada mēs esam bijuši iesaistīti dažādos projektos, kurus esam arī veiksmīgi realizējuši. Uz šodien dienu mums ir atlicis vēl pārkāpt suņāstei un realizēt projektu par tīkla izbūvi, lai 95% Cēsu iedzīvotājiem būtu iespējams saņemt kvalitatīvus ūdens pakalpojumus. Tas nozīmē, lai viņiem būtu iespējams pievienoties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Mēs sākām projektu 94. gadā. Tas nozīmē, ka 1997. gadā mēs vienu no pirmajām Latvijā sākām eksploatēt ļoti modernas notekūdens attīrīšanas iekārtas, kuras pēc tam rekonstruējām 2008. gadā, un tagad viņas spēja attīrīt notekūdeņus tādā kvalitātē, kā pieprasa Eiropas Savienības normas tādu lielumu pilsētām kā Cēsis. Ja runājam par ūdensapgādi, tad šajā lietā mēs bijām vieni no pionieriem Latvijā, jo tie cēsnieki, kuriem ir 9 gadi, nezin, ko nozīmē dzert neattīrītu ūdeni. Viņi visu mūžu ir dzēruši tīru ūdeni. Tas nozīmē, ka kopš 2001. gada visi cēsinieki tiek nodrošināti ar augstas kvalitātes ūdeni. Cēsu ūdensaimniecības attīstības pirmajā kārtā tika ieekonomēti ļoti daudz naudas līdzekļi, par kuriem savukārt tika veikti daudzi nozīmīgi papildus darbi. Toreiz pietika ar vienu telefonu zvanu, lai saskaņot izmaiņas projektā. Par piemēru šiem papildu darbiem var minēt aizbīņu nomaiņu un arī ūdens torņa rekonstrukcija. Daudz no mūsu nozares uzņēmumiem izmanto dažādas tehnikas palīgierīces, lai varētu laicīgi atrast ūdensvada avārijas, izskalot kanalizācijas tīklus un veikt dažādas citas darbības, lai operatīvi novērstu kļūmes ūdensapgādes un notekūdeņu tīklos. Arī mūsu uzņēmumam ir šāda veida iekārtas. Kā piemēram, mums ir 2 hidrodinamiskās mašīnas. Tie, kas ir profesionāli, tie zinās, ko tas nozīmē. Tas nozīmē mašīnas, ar kurām tiek skaloti kanalizācijas tīkli. Bez tam mēs veicam arī TV diagnostiku kanalizācijas tīklos, kas ir ļoti nepieciešami kādu kļūmi atrašanai, un kā arī tagad projektos realizējot tīklu būvniecību, mēs kanalizācijas un lietas kanalizācijas tīklus pieņemam tikai pēc TV inspekcijas veikšanas. Tas ir pakalpojums, ko uzņēmums sniedz jau 10 gadus, un tas nozīmē, ka Sija Vinda ir vairāk nekā kompetenta šajā jomā. Uzņēmuma rīcībā ir arī iekārts, ar kuru palīdzību var ātri atrast, kurā vietā ūdensvadā ir noplūde avārijas situācijā. Un šīs iekārtas ir plūsmas mērītāji, korelātori, zemes mikrofoni un tādi. Un mums ir kompetenti darbinieki, kuri spēj veikt šos darbus, un mēs šos darbus esam veikuši gan Vidzemes reģionā, gan pat arī Kurzemē snieguši šādu pakalpojumu. Visi varbūt atcerās to gadījumu šo pavasaru, kad bija plūdi visā Latvijā, arī Cēsīs, arī aplūda mūsu aklauks, kur mums ir 4 artēziskās akas. Bet par cik mums ir pieredze, un jau 1994. gadā bija plūdi, mums ir pieredze un mēs prognozējam, ka tā tas būs. Mēs laicīgi izvietojām elektrostacijas, pieslēdzām klāt pie akām, un tad, kad pienāca plūdi, mēs vienkārši ieslēdzām ģenerators, nodrošinājām Cēsu pilsētas iedzīvotājus ar nepārtrauktu ūdensapgādi, un līdz ar to priekš Cēsu iedzīvotājiem un ūdensapgādes nebija plūdi. Ģenerators var izmantot jebkurš. Ja ir tāda nepieciešamība, uzņēmums tos arī iznomā un līdz ar to palīdz šāda avārija gadījumā ar stabilu elektroapgādi. Viena ģeneratora jauda ir 80 kW. Jebkurš uzņēmums balstās tikai uz darbiniekiem. Ja, piemēram, no jebkura uzņēmuma aiziet darbinieki projām, tad tas jau vairāk nav tas uzņēmums, kaut gan viņam ir tās pašas mājas un tās pašas iekārtas. Ja, mūsu uzņēmuma darbinieki ir mūsu vērtība, mēs viņus cenšamies motivēt, un es ceru, ka viņi jūtas apmierināti ar to, ka viņi strādā mūsu uzņēmumā.